Arī šoreiz savā jubilejas koncertā Dzintra Linde ir ierauta darbos. Dzintra ir Kandavas novada kultūras stūrakmens un labais gariņš, kurš jau vairāk nekā 40 gadus vada vairākus ansambļus, kori un māca bērniem mīlēt akordeonu. Jo man liekas, es neko citu neprotu, es esmu pilnīgi apmierināta ar to, ko es daru. Kāpēc jūs izvēlējāties mūziku? Es sāku iet Kuldīgas mūzikas skolā. Man vispār ļoti patikās spēlēt. Es loģiski aizgāju pēc tam uz mūzikas vidusskolu, pēc tam uz akadēmiju. Tā. Šodien Dzintra ir jauktā kora Kandava diriģente un 2 vokālu ansambļu vadītāji, un savu dzīvi bez mūzikas un saviem pašdarbiniekiem vairs nespēja iedomāties. Vien pārsteigumu sagādājuši daudzi apsveikumi un pilnā skatītāju zāli. Sajūtas ir vispār fantastiskas. Es jau, tā kā es kādreiz teicu, es domāju, uztaisīšu vienkārši koncertiņu, tāda ar saviem kolektīviem, bet kā beigās ir tur vēl interviju no avīzes un atnāk no domes un izglītības, tas man bija pārvaldes. Tas man bija tas pārsteigums, un jūs vēl te arī, tas ir vēl lielāks pārsteigums. Dzintras kolēģi, kaimiņi vai vienkārši labi pazīstami cilvēki viņu sauc par sabiedrības dvēseli, kurai labi padodas nevien atrast pareizās notas, bet arī rast kopsaucēju ar cilvēkiem. Gan. Es domāju, gan tad, kad viņai labi kaut kas izdodas, gan arī tad, kad aiziet galīgi kreizi. Viņa ir tāds kolektīvu cilvēks, kura prot arī vienmēr visus uzjautrināt, pateikt kaut ko ļoti tādu ar labu humoru, pasacīt kaut ko, tiešām. Es strādāju Kandavā 4 gadus, taču Dzintra šeit strādā kopš 1973. gada. Tā kā viņa patiešām ir mūsu zelta fonds. Un ja mēs sakām par kādu cilvēku, tad viņš dziedot, dziedot, auga, tad tas ir par Dzintru. Jo viņas dzīve tiešām paiet muzicējot, dziedot, vadot kolektīvus, mācot bērniem akordeonu spēli. Un tā patiesi ir visa viņas dzīve un visa viņas lielā mīlestība, ko viņa dara. Talantīgās mūzikas mīļākās puķis ir Maipķīts un mīļākais teiciens ak debes, un arī tam ir savs skaidrojums. Tāpēc, ka viņa pati ir tāda starp zem un debesīm dzīvojoša būtne. Viņa ir mazliet cilvēks, kurš dzīvo pusmetru virs zemes. Vai tāda nav visi mākslinieki? Vairāk vai mazāk droši vien ir, taču ir mākslinieki, kuriem vajag, lai kāds viņus notur to pusmetru virs zemes. Bet Dzintra ir tā, kur pati tur atrodas un vēl citus velk līdzi uz augšu, vienmēr uz augšu. Tādēļ arī cilvēki ap viņu pulcējas, tādēļ viņai ir viegli uzturēt kolektīvus, ilgadēji viņus noturēt kopā, uzlabot visu laiku līmeni. Jautāt par nākotnes sapņiem jubilāri samūst un rāda uz saviem kolektīviem. Te jau viņi ir. Koris mēs esam pašdarbinieki, varbūt būtu skaistāk būt profesionāls, varbūt tāds, bet to mēs nevaram izdarīt, jo esam mazpilsēt, un dziedātāji kādi ir, tādi ir, Un viņi ir labi, visi skaisti un labi un atsaucīgi. Tā, kas vēl varētu būt mūzikas skolā? Es pat nezinu. Vienmēr var labāk, Es daru, ko var, bet ir atkal audzēkņi ir labāk, vairāk strādā un ir apdāvinātāk, tas jau ir būt vēl skaistāk arī. Jubilejas reizē apsveicēju rinda ir gara. Tiek saņemti gan atzinības raksti, gan ziedi, gan labu vēlējumi, bet vissirsnīgākais, protams, pašas koristu sveiciens. Sandra Leitāna, Andris Spāns, TV Spektrs.